Re! Viss ēters ir te! No šodienas virs Rīgas pils atkal plīvo valsts prezidenta karogs un Raimonds Vejonis ar valsts prezidenta kancelēju sāk darbu pilī. Līdz ar to svinīgi tika atjaunot arī goda sārdze. Pirmajiem pili prezidents izrādīja saviem priekšgājējiem Ulmanim, Zatleram un Bērziņam. Taču tas, vai visi pils atjaunošanas darbi tiešām tiks pabeigti līdz Latvijas simtgadēji, vēl nav zināms, jo vēsturiskās kasteles daļas renovāciju var apstādināt jebkurš valsts un Rīgas vēsturei svarīgs celtnieku atradums. Turpināja Kīnce. Labrīt. Tieši Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā Rīgas pils stāvoklis jau kļuva kritisks. Preses konferences laikā no griestiem sāka pilēt ūdens, bet citā reizē netālu no prezidenta nogāzās gabals apmetuma. Tad pamazām slēdza vienu telpu aiz otras, mainījās prezidenta un pils atjaunošanas plāni. Ēku renovēja 4 garus gadus, un remonta darbu laikā notika arī postošais ugunsgrēks. Šodien telpās, kur vēl viegli smaržo pēc krāsas, atgriežas valsts kancelēs darbinieki un valsts prezidents. Lūdzu atļauju atjaunot godasardzes postenī numur 2. Atļauju atjaunot godasardzes postenī numur 2. Pils saimnieka atgriešanās tiek atzīmēta ar īpašā karoga valsts prezidenta standarta pacelšanu. Kā pirmos uz svinīgām brokastīm Vejonis uzaicinājis pils līdzinējos saimniekus. Vairāk šādu klusumu nekad nebūšu. Tas ir pirmo pēdējā reizes. Tas gan. Remonti pilnīgi turpināsies, lai ar lielām cerībām, ka 2018. gadā uz valsts simtgadi mēs varēsim pilnībā teikt, ka Rīgas pils ir atjaunota. Bet, es domāju, ka pats svarīgākais ir, ka šis Latvijas tik nozīmīgais kultūra vēsturiskais un arī Latvijas valstiskuma simbols pakāpeniski tiek atjaunots un atgriežas apritē. Tikmēr no Daugavas gatves puses redzam vēl neatjaunotā pils senākā kasteles daļa. Tas ir lielākais projekts valstī, kur izmaksas pārsniedz 20 miljonus eiro. Pēc atjaunošanas šeit atgriezīsies Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Pat laban valsts nekustamo īpašumu iepirkuma komisija vērtē, kurš uzņēmums veiks renovāciju. Tas būs zināms septembra sākumā, un ja komisijas lēmumu citi būvnieki neapstrīdēs, varēs sākt darbus. Šeit remonts notiks pirmo reizi 500 gadu laikā, un ja tiks atrakt kādi abadījumi vai mūru senās Rīgas pēdas, celtniekiem nāksies sev pa priekšu laist arheologus un vēsturniekus. Rīgas pils atrodas uz šīs vēstures seguma, un ja tiešām tiks atklāti kāda artefakti, tad uz to brīdi, protams, tiks droši vien apstādināts. Es nemāku precīzi to pateikt, bet tā tas ir. Ja tiek atklāti kāda papildus vēsturiskās liecības, tad līdz to izpētes noslēgumam, protams, darbi tiek apturēti. Muzeja pārstāvji iepriekš pieļauj, ka pat ja visu pili izdosies atjaunot līdz 2018. gada 18. novembrim, muzejs noteikti darbu uzsāks vēl pēc vairākiem gadiem, kamēr šurp pārvedīs un iekārtos ekspozīcijas. Šodien Rīgas pilī gan vairāk tiek dzerta kafija un pārunāti notikumi, ko piedzīvojuši iepriekšējie prezidenti, bet jau rīt te gaidām tikšanās ar ASV viceprezidentu Džo Baidenu, un darbs prezidentam ieies ierastā ritmā. Aija Kīnce, Ivora Žepickis, Latvijas televīzija.